domāju, ka katram producentam, ja ir blakus labs izpildu producents, tā ir veiksme abiem. Mani sauc Antra Gaile. Es strādāju kā producente un izpildu producente. Darbojos kino 10 gadus. Pārsvarā es strādāju ražošanas, jeb producēšanas departamentā, kurš sastāv no, ja mēs pieņemam, ka galvenais ir producents, tad ir producents, tad izpildu producents, tad ražošanas vadītājs, kā mēs to latviski saucam, jeb production managers, tad ir ražošanas koordinators, un tad ir ražošanas asistents, tā vēl varētu teikt. Producents ir tāds kā galvenais filmas projektu turētājs. Viņš pieņem arī radošus lēmumus. Viņš arī ir finanšu piesaistītājs. Viņa galvenais uzdevums būtībā ir nodrošināt, lai visi departamentu vadītāji strādā uz vienu mērķi, tātad sagatavojās šai filmēšanai. Izpildproducents strādā lielā sakabē arī ar grāmatvedi būtībā, jo izpildproducentu galvenais uzdevums ir pāraudzīt, lai projekts ietilps budžetā un tiek realizēts laikā. Viņš ir atbildīgs par to, lai ir visi līgumi noslēgti, lai visiem ir samaksāts, lai viņš arī palīdz sagatavot atskaites, ja ir nepieciešams producentam. Tā ir tāda, tas darbs izpildu producentam sākas krietni pirms filmēšanas un krietni pēc, arī pēc tam, kad filmēšana ir beigusies. Tā ir tāda ražošanas pāraudzība. Būtībā tas ir tāds kā viens no galvenajiem cilvēkiem, kurš pārauga, kā šī filma top, kā šī filma tiek ražota. Ražošanas departamentā un izpildu producents strādā pilnīgi ar visiem departamentiem, vismaz ar departamentu vadītājiem visiem, jo tā ir nepārtraukta informācijas apmaiņa, nepārtraukta plānošana. Tādi varbūt vistuvākie, protams, sākotnējā periodā, sagatavošanas periodā ir lokācija menedžeri, pirmais režisora asistents. Sagatavošanas posmā tā ir normāla, es teiktu, 8-10 stundu darba diena, vairāk vai mazāk, kurā tad tiek gatavota filmu ražošanai. Izaicinājums ir tas būtībā tas interesantākais, kas man personīgi ir interesants. Protams, arī nozīme ir tiem stāstiem, ko tie projekti vēsta. Tā kā ir kaut kas mani uzrunā vairāk, un ir kaut kas mani var absolūti neuzrunāt. Manuprāt, vienīgais vērtīgais, kas manuprāt šajā industrijā ir, ka tu vari nodot kaut kādu, iedot kādu jēgu, parādīt kaut ko jēdzīgu, izstāstīt stāstu, kam ir jēga, kam ir nozīme. Tas arī ir tas, kas man saista. Šis ir mēdījis, kurš uzrunā daudzus cilvēkus, un šiem daudziem cilvēkiem var izstāstīt stāstu, kas ir nozīmīgs tavuprāt. Tu katru dienu ej uz darbu, nezinot, kāda šī diena būs būtībā. Tu nezini, kāds izaicinājums tev būs jāizdara katru dienu. Manā sliktākajā dienā ir bijis tā, ka norauj cilvēkam pirkstu uz laukuma. Tas varbūt nav ļoti radoši, bet tu nekad nevari būt gatavs tām situācijām, kas tev ir jārisina, un tev ir jābūt spējīgam lielos stresa apstākļos tās situācijas risināt, jo mēs atduramies pie tā, ko jau es teicu, laiks ir nauda filmas ražošanā, un tās situācijas ir jārisina ātri. Ja tu to izdari labi, tad tu esi ietaupījis. Tu vari izdarīt labi un būt precīzi pa nullēm.
lai cik daudz naudas filmai netiktu piešķirts vai cik daudz naudas būtu piesaistīts, vienmēr tā ambīcija radošā ir lielāka nekā tās naudas vienmēr pietiek. Būtībā, ja cilvēks ir spējīgs, labs organizators, viņam piemīt organizatoriskās prasmes strādāt ar cilvēkiem un, arī nav galīgi, kā teikt, neattapīgs finanšu lietās, tad es nedomāju, ka tur vajadzētu kaut kādas īpašas certifikācijas vai pārbaudas, jo bieži vien ražošanas departamentā ienāk cilvēki no dažādām sfērām īstenībā. Es domāju, jābūt precīzam, jābūt... man svarīgi ir būt arī godīgai šajā profesijā un īpaši godīgai pret filmēšanā iesaistītiem cilvēkiem, jo nevienmēr tu viņiem var samaksāt tik, cik viņi grib, bet, manuprāt, ja tu viņiem godīgi izstāsti, kāda ir situācija, tad tā ir viņu izlemšana, vai viņi tam piekrīt vai nē. Un jābūt spējai uzņemties atbildību, jo tas jau nav tik vienkārši. Visi cilvēki, manuprāt, nav ar mieru uzņemties atbildību par filmas visu budžetu. Jo tu esi tāds, tev tā kā apmēram iedod 1 miljonu, tad uzstājas vai neuzstājas. Tev jāsaprot, vai tu spēj šo atbildību panest vai nē. Kursi būtu laba lieta, manuprāt. Kaut vai tā būtu kaut kāda tāda elementāra departamenta struktūras skaidrošana, tā var, konkrēti, tās varētu būt arī konkrēti praktiski uzdevumi, ko var uzdot. Bet tāpat laikā es gribu teikt, nav arī jāmācās obligāti kino, lai strādātu par izpildu producentu. Šī profesija paģēra ļoti daudz laika no dienas. Ja mēs rēķinamies, ka filmas sagatavošana sāks vismaz 2 mēnešus pirms, tad mēs 30 dienu gadījumā, 30 filmēšanas dienu gadījumā pavadam vismaz kāds 1,5–2 mēnešus kopā, un tad vēl man ir jāpabeidz šis projekts. Tie 5 mēneši apmēram no manas dzīves. Līdz ar to es gribu šos 5 mēnešus pavadīt kopā tikai ar patīkamiem cilvēkiem, vai tādiem cilvēkiem, kas man patīk un kuriem es uzticos. Es domāju arī, ka izpildu producentu Latvijā pietrūkst, bet, kā es saku, tas varbūt nav tik izplatīts, bet augsti kvalificēti ražošanas vadītāji un spējīgi koordinātori viennozīmīgi pietrūkst. Jebkurš viens kino veidošanā ir svarīgs, tāpēc ir svarīgi, lai ir tie citi cilvēki, kas arī to saprot un palīdz to realizēt.